Ir pagājušas aptuveni 35 minūtes. Gaišie kantučīnī ir tādi viegli brūni. Es cepoties tos pamainīju pannas vietām. Un tagad, kamēr tie ir karsti, tos vajag sagriezt tādās pirksta platuma šķēlītēs un apcept vēlreiz. Latvieši šos kantučīnī sauktu vienkārši par sausiņiem ar mandelēm. Tādi jau tie arī izskatās, bet garšos daudz labāk nekā sausiņi. Un tad lieku atpakaļ krāsnī uz aptuveni 10 minūtēm, vai varbūt pat nedaudz vairāk. Svarīgi, lai šie cepumi būtu sausi, tie būtu kārtīgi izžuvuši, un tad arī tos var ņemt ārā no krāsnes. Pataustot jūtās tas kā maize, bet apcepotam ir jābūt pavisam cietam. Un likās kaitinoši, sasodīti apaļa pasaule ar laiku viss atpakaļ nāk. Nākamreiz akmeni tev sejā metīšu apdomīgāk. Laikam jau ļautiņi mīlēja savu tumšo telpu savas dzīves. Tad tagad izrullēju sieru cepumus, ņem visus 4 veidus. Esmu izvēlējusies 4 vienādas formiņas, tikai ar dažādiem izmēriem. Vajag izrullēt pēc iespējas plānāk, lai tie būtu stieraināki un kraukšķīgāki. Nākamreiz akmeni tev sejā metīšu apdomīgāk. Sasodīti apaļa pasaulē ar laiku viss atpakaļ nāk. Nākamreiz akmeni tev sejā metīšu apdomīgāk. Sasodīti. Sieru cepums liek krāsnī 180 grādos. Tad, kad tie kļūs viegli zeltaini, tad tie būs gatavi un tos varēs ņemt ārā no krāsnes. Un Ziemassvētku cepumi dāvanām ir sacepti, atliks tos vēl tik iesaiņot. Un tagad, kā pēc labi padarīta darba, uztaisīšu sev lapsas īpašo dzērienu, lapsas prieciņš. Dzērienam ņemu 100 gramus ūdeni. Un tajā savāru Ziemassvētku tēju. Šī tēja ir īpaša ar to, ka tajā ir mandarīna, kanēles, ābola. Ļoti labi smaržo. Tagad Ziemassvētku laikā man rādās visādi krāsaini sapņi, un tas šis dzēriens arī ir tāds nosapņots. Viņš ļoti atbilstoši šim ziemas laikam, kad ārā ir augsts un drēgns. Tad sev var iepriecināt, pagatavojot šādu siltu dzērienu. Būs nepieciešami 2 mandarīni, kanēļas tandziņu jau lieku šeit. Tad vēl savam īpašam dzērienam pievienoju krustnagliņas, lauru lapu un ingveru. Un tējas vietā var izmantot ābolu sulu, kādu augļu tēju. Tagad pievienoju 2 mandarīnus, un tad vēl būs nepieciešams sidrs un nedaudz rums. Rumu tāpēc, lai tas kārtīgi sasildītu. Sidru vajadzēs tādu kārtīgu glāzi, 200–250 gramus. Arī visas manas pievienotās garšvielas ir sildošas, uzbundrinošas, un šim gada laikam ļoti atbilstošas. Un tad vēl lapsas prieciņam. Pilnīgi noteikti ir nepieciešams brūnais muskavādo cukurs. No cukuriem šis ir mans mīļākais cukurs. Tas ir tāds saldeni rūkts, ļoti labi der šim dzērienam, kā arī mahito. Es viņu arī pievienoju daudzām cepumu receptēm, kūkām, drumstalām. Es ņemu 1 ēdamkarotu cukuru. Tas arī dod tumšāku krāsu. Tad, kad esmu kārtīgi savārījusi mandarīnas kopā ar brūno muskavādo cukuru, kanēli, garšvielām un garšīgo Ziemassvētku tēju, tam ļauju nedaudz atzist, un pēc tam pievienošu 200 gramus sidru. Ļoti smuki izstāsta. Un pavisam nedaudz tumšo rumu.
Tagad skaistā bļodā ieliešu sev ziemīgo zupu, iedzeršu lapsas prieciņu un uzgrauzīšu kādu kantučīnī un baudīšu pilnīgu mieru. Pie zilā logā apsēžos, balts papagailis blakus sēž un prasa man, ko ēst. Pie lilā logā nosnaužos un lilā papagailis blakus sēž un meditē. Pie lilā logā nosnaužos un lilā papagailis turpat vien sēž un meditē. Redz, jautāsi tu man, acīs skatoties, kāpēc runā iet par papagaļiem violetiem un baltiem? Kāpēc zaļa saule, zāles, zila mēnes balts? Tas jautājums, ko uzdod sevi